Esam tā pamodušies agrāk. Un šodien mēs brauksim kaut ko apskatīt. Arī kaut kādas tur klintas, kaut kādas tur šķelītes, viss. Tāpēc esam piecēlušies agrāk, jā. Atkārtošos. Nu, cik mums ir pulkstenis? Cik es saprotu? Laikam, šos mēs brauksim apskatīties. Pulkstenis mums ir 7, jums ir 9. Un sekojiet līdzi, uzlieciet laiku, sēžieties ērtāk un skatāmies šodien. Davai visiem, čau! Atbraucām uz klifu, tā sauc tā vieta, un tur būs kaut kāds ceļš, pa ko mēs tagad iesim. Skati pasakaini, tur reku ir okeāns, šeit garās gotiņas, katra tur tādā aizgaldiņā, katram tur saimniekam ļoti skaisti. Viļņi nenormāli, okeānā tur sitās un metās, varbūt redzat, domāju, ka nē. Vējš ir pamatīgs. Nu, neteiksim, ka baigi pamatīgs, bet, mēģināšu, protams, kaut ko iefilmēt arī ar dronu. Nu, redzēsim, cik viņš tur būs spējīgs noturēties pret šo vēju, bet, pamocīšu. Tā kaut kā, Atkal uz skaistiem īrijas skatiem atbraucām apstīties. Interesanti sadalīt visi tie laukumiņi, tādi gabaliņi, tādi laukumiņi, gotiņas tādas ganās. Mums ir jāaiziet uz tādu tornīti, tur kaut kur viņš ir. Pat uz turiet mēs aiziesim, tāds gotiņas ganās. Izstās šitā te, nezinu vai var dzirdēt, vējš ir pamatīgs, šeit ir šitādas, kas te pājas. Moheras tornis šobrīd ir akmens drupas vecam Napoleona laikmeta sarktornim, kas stāv uz Hagas Head jeb Hagas virsotnes, Moheras klinču dienvidu galā Klēras grāfistē Īrijā. Tornis tika uzcelts ap 1808. gadu un kalpoja kā sarktornis pret Napoleona iebrukumu līdz 1815. gadam. Ko atnācām uz superīgu vietu. Vienkārši te jumti norauj no tām klintīm, no tā okeāna skata. Jūs te varat apstīties drona lidojumā. Fantastiski.
paskatīties kādas. Šeit tās klintis, kāds tālumā miglains izskatās viss tas okeāns un šeit vienkārši fantastiska daba. To jau, protams, kamera tik ļoti nenodod, kā redz ar aci un sajūt to gaisu un to vēja brīzi, to okeāna slapjumu. Baigi pasakaini. Un sieva tur cenšas sēdēt, noķert kaut kādus kadrus. Vienkārši fantastiski. Ļoti prātīgi šeit jāiet. Katrs solis varbūt pēdējais. Apskaties, kas tur lejā notiek. Šādi tas izskatās, ka mēs cenšamies norāpties lejā. Un šādi tas izsasās, ja gadījumā netīšām nokļūdies. Moheras klintis jeb Cliffs of Moher, kas atrodas Burrenas reģiona dienvidrietumu malā Klēras grāfistē, Īrijā. Tās gar piekrasti stiepjas apmēram 14 km uz dienvidiem, kur tās sasniedz 120 metru augstumu virs Atlantijas okeāna, bet 8 km uz ziemeļiem tās sasniedz maksimālo augstumu – 214 metru virs okeāna. Klintis galvenokārt sastāv no namurijas slānekļa un smilšakmens, un, protams, vecākās klintis atrodas klinšu apakšā. To veidošanās datēta pirms 313 līdz 326 miljonu gadu. Katrs slānis ir kā vēstures liecinieks, kur iespējams ieraudzīt daudz fosīlijas un iežus, kuros tās dzīvoja. Drona palidinātāji tieši ķert adrenalīnu, tieši reku tur, kur sēž tās abas dāmas. Tur vēl jātiek ir. Tur ir labs uz leju skats uz okeānu. Man īstenībā baili ir no augsts. Tā, iet pabaidos bišķīt. Bet, to nevar neizdarīt. Es tagad rāpšos tur lejā. Tur skati vienkārši fantastiski. Laikam ar visu dienas sēdēt un skatīties. Visu dienu var vērot, kā uguns deg, ūdens tek un okeāns plosās. Ko tik vēl nevar vērot, ja? Bet fantastiski, tur putni lejā, reku video. Forši. Es eju pie viņā šeit. Mēs šeit stāvējām un varēja sajūt, kā akmens nodrebe. Akmens nodrebē? Jā. Pagaidiet, tā, kur man jādrebē? Šeit, tev jāstāvi šeit. Ej, nos, man tur piksas piečurāšu. Kas ir šūks, naču? Un tagad skaties, gaidām šeit, kad nāks 9. vironis. Tev jāizslēdz, varbūt tev ir. Tu vēl no augstā? Viņam bail bišķi. Mēs jau kur taisīt, jau baigā. Bet pirmīt arī jau tālumā, bija iztītā izteikti augstu un lejā.
Te tos skatus var ēst un ēst un ēst un nekad nebūs pa maz. Fantastiski. Fantastiski. Uzreiz, ka liels vilns nāk. Jā, 2. Reku būs. Wow. Bet nebija micīti. Apsies tur. Jā, bet nāk krastā iekšā pasties. Apsies tur. Reku bija augšā. Kaut kā vērtas koti. Ko atbraucām uz tādu pilsētiņu, kaut kādu Dolinu. Te ir kaut kāds mārkets iekšā. Iesim pastīties, ko tur tirgo. Izstāties tā. Smukas tādas krāsādas mājiņas. Apstīties. I'll set you down upon my knee and tell to me the very reason why I am slighted so by thee. I'm so deep in love, and I can't deny it. My heart. Dūlina ir piekrastes ciems Klēras grafistē Īrijā Atlantijas okeāna piekrastē. Tas ir ievērojams tradicionālās īru mūzikas centrs, kur katru vakaru šo mūziku atskaņo vietējos krogos, padarot to par iecienītu tūristu galamērķi. A troubled mind can know no rest. Ko ienācām Krozņā paēst jau? Ienācām Krozņā paēst. Kāds te viss gatavojas Helovīniem, visur stāv spoku un zirnekļi visos stūros. Es šodien uzsūtīju to Stef beef kaut kāds tur, tas, kas ir viņiem tas tradicionālais, tas ēdiens, Guinness, tas Guinness lielopiņš tāds, ko Elīna vakarē gribēs šeit pagaršot kādu garšo. Savukārt Elīna kaut kādu vistiņu tur paņēma sev. Nu, redzēsim, jā. Zināju, kad Helovīna ir īru svētku tradicionālie. Jā, Amerikāņi nozag no īriem. Nu, principā tā arī ir, jā. Pārņemti viss. Pārņēma, jā. Viss ir, visu. Viņi ir slīm ar tiem Helovīniem, jo vienā, kurā vietā tu ej, katrā stūrī ir Helovīna. Šeit uz galda vienmēr stāv reku visādas mērcītes, tās ir pavēlti. Ņem, cik grib kaut ko sliktu, paliek majonēs, kečups un sinepīts. Vai no etiķis. Tā kā tā, nu, mūsējiem ir pa ko pamācīties. Jā. Yes.
Un es atkal leju klāt pienu. Un atkal Elīna. Es teiktu, man iegaršojās. Iegaršojās? Es priekš pagaršos pienu. Nu, visu tā govi. Tikko izslauts. Viņš nav pasterizēts, man liekas. Jā. Tas ir no īstās govs pienas, īstās trakās govs pienas. Te bišķi jūt kūca garša. Kūtīt ieklāt, jā? Ir. Te kūtīt klāt. Enjoy. Bet garšīgi. Salvitīts nav mums pie bāra. Saltīts pie bārčika. Un vienmēr ir vai nu šokolādīte vai cepamiņš pie tējas. Tas nav smalks restorāns, tas ir kroks. Jā. Sieva dabūja sev šitādas. Bet tas nav kaut kāds nuggets, tas ir īsta filē. Tas ir īsta filē, jā. Paņēmu šitādas te. Es dabūju savu šķuvu. Un Leila arī dabūja savu šķuvu. Baiglamais. Ļoti garšīgi sakā. Un šī arī garšīgi? Un kartupeļi arī. Kartupeļi garšīgi. Nu, te visi garšīgi. Nu tā. Ēdiet veseli. Šitas kuģītis ved ir tādas īrijas 3 salas. Kuģītis ved uz tām salām cilvēkus. Dūlina ir viena no 3 vietām ar prāmju satiksmi uz Aranas salām. Pārējās ir Golveja un Rosavēla ciems Golvejas līča ziemeļrietumu krastā. Prāmju satiksme arī atved turistus uz Moheras klinšu bāzi no Dūlīnas piestātnes. Šitādos viļņos vēl kuģītis necās. Laikam māk. Laikam māk. Bet nav pistēt. Nu, ko mums pamaz emocijas, mēs atbraucām uz vēl vienu vietu, uz viļņiem pastīties. Nu, ja jau ir, te ir. Ēdīsim vēl šos viļņus. Kaut kā tā, tūlītās sapilmēšu visu.